Sveiki, mani sauc Sanita, un savos vlogos es ar jums dalos, kā man veicas adīšanā, tamborēšanā un varbūt nedaudz pieskaros arī šūšanas tēmai. Ir 2. janvāris, laimīgu jums jauno gadu, lai daudz radošas un skaistas idejas jums un lai tās jums viegli piepildās, un pastāstīšu, kā tad man sokas līdz šim. Viens no darbiņiem, ko esmu pabeigusi 3. decembrī, ir šīs te skaistās zilās zeķes. Šīs zeķes es adīju no atlikumiem, kurus es atradu vecmāmiņas skapī. Klāt šīm te zeķēm esmu pielikusi kazlēna mohēru, tādēļ tās ir tādas nedaudz pūkainas. Mohēru pirku Liepājas dzīvu veikalā Adele. Etiķeti, diemžēl, es pašlaik nevarēju tā atrast uz sitiena, bet principā zeķēs man šī te mohēra patīk. Vai es no tās adītu džemperi vai ko tādu diez vai, jo man tā uz taustas šķiet tāda nedaudz kodīga, bet priekš šī projekta tā derēja. Zeķēm ir 30. izmērs. Protams, ka es gribēju pateikt, kas man šodien arī ir mugurā, bet es jau par to aizmirsu nedaudz, tādēļ tagad es par to jums saku. Šī ir jaciņa, ko pati sev adīju pirms pāris gadiem jau, izmantoju drops Sprušut alpaka, un šis ir arī drops apraksts. Jaciņa ir ļoti viegla, tāda gaisīga, bet silta. Ar laiku man dzīvē pašlaik ir tā, kā ir, un tāpēc es decembrī biju nolēmusi, kad es pafilmēšu pa tādiem brīviem brīžiem, kas tad man top vai ko es esmu paveikusi. Bet ir jau janvāris un ir sācies jauns gads, un es tomēr nolēmu, ka šis video ir tā kā jānoslēdz, jāsamontē un jānopublicē, lai jauno gadu varētu sākt atkal ar jauniem stāstiem. Tādēļ tagad es jums parādīšu, ko tad es esmu safilmējusi un kas decembrī vēl ir darīts, bet video noslēgumā parādīšu, kas tad tagad man ir uz adatām, cik tālu esmu tikusi ar iesāktajiem darbiņiem un par nākotnes plāniem. Šodien ir 9. decembris un man mugurā ir mans adītais Fearless džemperis. Atgādināšu, kā adīju to no Drops Lima. Velku to uz darbu, jo ir diezgan vēsi skolā. Un pagaidām tā kā mani apmierina, kā viņš valkājās. Nesen tikai pamanīju, ka šeit uz piedurknēm veidojās daži bumbulīši, bet tas laikam ir normāli. Velku es viņu, tā, ka man apakšā ir krekliņš uz lencītēm, un es neteikšu, ka viņš man kostu. Tā varbūt nedaudz jūtu, ka tur kaut kas pakņudina, bet man tas pilnībā netraucē, tā kā ikdienā es to galīgi nejūtu. Šodien gribēju parādīt jums, ko es vakar pabeidzu adīt. Tās ir šādas te strēmelītes. Kopumā man tās ir 15 gabalas. Novembrī bērnu dārzā bija vecāku sapulce un skolotāja, tā kā, lai mēs iepazītos, viņa jautāja, ar ko mēs nodarbojamies brīvajos brīžos un no kā mēs gūstam tā kā baudu. Un, protams, kad es pateicu, kad man patīk rokdarbi, kad es brīvajā laikā ādu, tamborēju un nesen esmu sākusi šūt. Un tas bija pirms kādām 2,5 nedēļas, kad mēs ar skolotāju satikāmies un viņa teica, ka varbūt man ir kaut kādi krājumi tā kā saglabājušies mājās un varbūt es varētu sādīt tādas strēmelītes, kuras bērni varēs tā kā uz galda guļus nolikt un tad satīt tādos rullīšos. Parādīšu te vienu tūlītās ātri satīšu. Šādi tādos rullīšos. Tas noteikti attīsta motoriku,
mazie pirkstiņi var darboties. Lūk, viņai pašai, tā kā viņa man rādīja paraugu, viņai bija uztamborēts un tāds ļoti garš, gandrīz kā šalle un satīts. Viņa teica, ka tas tā kā ir par garu, nevar normāli uz galda izklāt. Viņa gan man nepateica to garumu, cik garus viņa gribētu. Man viņi ir vidēji kaut kādi 30 centimetri. Un es ceru, ka viss būs kārtībā, plānoju šodien tā kā aiznest uz dārziņu. Un tad jau redzēs. Cerams, ka darbs nebūs bijis veltīgs. Lielākoties uzmetu kādus 10 līdz 12 valdziņus. Vienu uztaisīju arī ar 15 valdziņiem. Un, tās krāsas viņa tā kā gribēja pasteļtoņus, tādus kā zemes toņus. Teica, ka varbūt varētu arī kaut ko zaļu. Tad šeit ir tie mani atlikumi, lūk arī mans limas atlikums, bet vēl, pārsvarā visi kamoliņi man vēl palika, izadīju tikai 2 šo te lilā, kas man bija no gazāla palicis, un vēl es izadīju šo te, šis tāds īsāks sanāca, bet nezinu, gan jau, ka noderēs. Tas man bija no Alizē Baby Wool palicis tāds gabaliņš, to tad es arī izadīju visu. Un, daži man te laikam kādi 2 ir no akrila, bet, pārējie jau man te ir merino. 2 man ir kokvilnas, šis te dzeltenais un šis te zaļais. Arī no savas vasaras somas pārpalikumiem es uzadīju vienu strēmelīti. Pirkstiņiem tomēr tur tā tekstūra un tas dzīves sastāvs jau pamainās, un tad ir tā interesantāk. Tā kā visi tādos mierīgos toņos. Un, nezinu, vai pateicu, kopumā man tie ir 15 gabali. Un izadījusi es esmu apmēram 150 gramus no saviem krājumiem. Principā jau forši, ka ir kur viņus patērēt. Gribētos vēl vairāk tos mazos kamolīšus kaut kur izadīt un kaut ko no tiem uztaisīt. Bet gan jau, ka pienāks laiks arī tam. Šodien ir piekdiena 13. No rīta biju pie friziera, nogriezu sev čolku atkal. Un pagaidām vēl viņa tā īsti labi nestāv, jo, kā jau parasti, ka čolka attaug veidojas celiņš vidū un tā. Bet, labi, nekas. Pirmdien uz dārziņu aiznesu sēdītās strēmelītes. Otrdien no rīta satiku skolotāju, viņa bija ļoti pateicīga un priecīga par manu paveikto darbiņu, tā kā viss ir kārtībā. Un gribēju pastāstīt par savu iesākto darbiņu, kas ir Margaritas Grīslas veidotais aprekšdžemperim Liona. Džemperi iesāku adīt pirmdienas vakarā, un jau ir piekdiena. Pa vakariem pamazām kaut ko pačubinu, ja atliek laiks, tad no rītiem vēl kaut ko drusciņu, bet, kā jau pirmsvētku laikā, laiks ir diezgan maz. Bet es esmu izadījusi jau vienu kamoliņu no Sandnes Garden mini alpaka. Kā tad es vispār adu šo džemperi? Kā jau tikko minēju, tā ir Sandnes Garden mini alpaka dzija.
krāsa ir tāda rozīgi lilā. Šeit var redzēt krāsas numuriņu. Jā, tātad dzīve izskatās šāda. Man pēc taustas tā patīk. Es domāju, ka džempers būs foršs un silts. Un klāt šai te dzīvei es lieku drops Kidsilk. Krāsas numurs ir 03. Tad šādi izskatās drops Kidsilks. Un, kā jau minēju, krāsas numuriņš 03. Sūtīju internetveikalā un teikšu godīgi, ekrānā man šķita, ka krāsa būs vairāk tāda iekšrozā. Viņu arī sauca light pink, bet patiesībā viņa dzīvē ir tāda lilīgāka. Nu, tāda vēsi lilā, es teiktu. Un ekrānā man šķita, ka abas dzīves saderēs labāk kopā. Nu, arī šeit patiesībā neizskatās slikti, bet dzīvē tā atšķirība liekas nedaudz lielāka. Nu jā, tā kā kombinēju abas šīs te dzīves, adīju arī paraudziņu, parādīšu to. Var redzēt, ka adījums tāds foršs veidojās. Paraudziņu es adīju ar adatām numur 3. Tad, kad es uzadīju paraudziņu, tad it kā šķita, ka iekļaušos blīvumā, bet pēc mazgāšanas valdziņu skaits 10 centimetros palielinājās par vienu valdziņu. Un tāpēc es savu adījumu tagad adu ar adatām numur 3,5, kā to iesaka arī adīt Margarita. Tātad esmu tikusi pašlaik tik tālu. Šis, starp citu, ir tāds pirmais džemperis, kuru es adu vienā gabalā sākot no apakšas. Un arī tā plecu konstrukcija būs man jaunums. Bet, jā, es jau nevaru sagaidīt, ka tikšu līdz tai augšai. Bet pamazām palēnām. Nu, pašlaik, protams, es neesmu saskārusies ar nekādām grūtībām. Apakšā valnītis 2x2. Un tagad ies gludais labiskais raksts. Nu, vienīgais, ziniet kā, kad jāuzmet gandrīz 250 valdziņi, notēmēt to diega garumu, cik būs priekš tā vajadzīgs, ir tā diezgan piņķerīgi. Nu, ar trešo reizi man izdevās uzmest visus nepieciešamos valdziņus un atstāt tādu pieklājīgu astīti galā. Nu, tālūk. Šeit esmu ielikusi pašas veidoto mērķierīti no epoksīda sveķiem un iekšā ir dzintariņi, kurus es esmu salasījusi tepat Liepājas pludmalē. Man kaut kā ļoti patīk šis mērķierīts. Izskatās skaisti tā. Nu, pagaidām tas ir tā kā viss. Domāju taisīt nelielus tādus updateus ik pa laiciņam, kā man iet. Domāju, ka tagad to taisno gabalu vienkārši adīšu, un tad jau pēc tam atkal uzfilmēšu, kā tad man veicās tālāk. Tagad atgriezīšos pie šodienas un parādīšu, cik tālu esmu tikusi ar džemperi Liona. Tas man stāv tepat blakus. Tātad pašlaik tas izskatās šādi. Nu, lai pagriezīšu pareizā virzienā. Šādi te. Izskatās diezgan plats, un es nedaudz tā kā sabijos sākumā, vai nebūs tagad jāārda ārā un jāāda viss tas gabals pa jaunu. Bet es tā kā drusku cik nu varēju viņu piemērīju. Un tā apakšiņa
šis te valnītis man sēdēja tā tīri labi. Un šīs džemperis ir tāds oversize un turpināšu adīt un gan jau, ka viss būs kārtībā. Tātad džemperi āda no apakšas uz augšu, to gabalu, kas bija jāāda uz riņķi, es esmu paveikusi un esmu sadalījusi adījumu divās daļās un tagad strādāju pie mugurpuses. Valdziņi noskrēju no striķīšu nost. Nu jā, tā gadās. Vajadzēja ņemt lielāko striķīti. Tā, labi, valdziņus esmu saglābusi. Runājot par šiem te striķīšiem, es tos nopirku kaut kad. Nepateikšu patiesībā kad, vai tas bija apmēram pirms gada, varbūt, kad nedaudz ilgāks laiks jau ir pagājis, un nopirku es tos pie adītājas Rūtas. Viņai ir internetu veikals. Varbūt zināsiet, parādīšu to logo. Tad šādi te. Tur iekšā ir vairāki izmēri striķīšiem. Dažādas krāsas. Jā, nu, tad šeit arī var redzēt to internetu veikalu nosaukumu adījumi.lv, un šeit ir arī visi tie garumi striķīšiem. Vai tie vēl ir pieejami, es gan nemācēšu teikt, neesmu skatījusies. Tā, bet, jā, par to džemperi adu tagad muguru, un pagaidām viss norit pēc plāna, un viss ir kārtībā. Esmu izadījusi 2 50 gramīgos kamolus pilnībā. Un šeit uz grīdas 3. man šķiet. Jā, un mohēras kamoliņi, protams, kad pazūd lēnāk. Šis ir 2, manuprāt. Nu jā. Nu, kaut kā tā. Tā kā ar džemperi viss ir kārtībā un gribētos to nobeigt pēc iespējas ātrāk, jo pa lielam jau tur tikai labiskais un nekas tāds baigi trakais, bet kā jau es iepriekš minēju, laiks ir tik, cik tas ir, diemžēl. Ļoti interesanti sagadījās tas, ka 31. decembrī es saņēmu pasūtījumu Etsy veikaliņā. Šogad man šķiet februāra beigās atvēru atkal savu Etsy veikaliņu, kurā es pārdodu dažus savus aprakstus angļu valodā un arī piedāvāju iegādāties fiziskas lietas. Šis ir mans 2. tāds pasūtījums, kas ir taustāmā veidā, jo šogad pārsvarā man tie pirkumi, kas ir veikti, ir digitālie faili. Ļoti daudzi ir iegādājušies manu aprakstu dāvanu maisiņam zaķītim, kas ir tādā izmērā, lai tajā ieliktu iekšā kinderolu. Un man ir patiesi prieks, kad cilvēkiem šis apraksts patīk, un gandrīz katru dienu man nāk paziņojumi no aplikācijas, ka kāds ir iespiedis šim te aprakstam sirsniņu un saglabājis pie saviem favorītiem. Un jā, tad, kad es 2. reizi tagad atvēru pēc kāda pārtraukuma savu Etsy veikaliņu, man bija pāri pa 50 pirkumiem. Un pašlaik man jau ir 121 pirkums, un priekš manis tas ir tāds kā sasniegums, un es esmu ļoti priecīga un pateicīga par to, ka cilvēki ir pirkuši šo te manu tamborēšanas aprakstu. Un tas, protams, mani motivē, un man gribētos uztaisīt vēl kādu aprakstu līdzīgu šim te, arī izveidot šādu te dāvanu maisiņu, kurā iekšā varētu likt kinderolu, bet tikai kādu citu dzīvnieku. Patiesībā es jau esmu iesākusi to darīt, bet neesmu līdz galam novedusi to lietu.
Bet runājot par šo te manu pasūtījumu, kas ceļos uz Vāciju, tas ir šīs te maisiņš, dāvana maisiņš, kas būs zaķītis. Un lielāko daļu jau esmu uztamborējusi, vēl palika austiņas, actiņas un izšūt deguntiņu un ievērt lentīti. Šodien vai rītu pabeigšu. Un tad jau nesīšu uz pastu un nosūtīšu jaunajiem īpašniekiem. Šo te esmu tamborējusi no Alizē Cotton Gold. Un šī te krāsa ir tā kā tvīts, jo redzēt, ka šeit iekšā ir tādi krikumiņi. Man ļoti patīk šī te dzija. Sanāk tādi skaisti izstrādājumi no viņas. Šodien saņēmu paciņu no Hobby Yarns, lai gan biju sev nosolījusies, ka decembrī dziju sev nepirkšu, jo tomēr ir svētku laiks un nav daudz aiziet visādās citādās lietās, bet tomēr nenocietos, jo man interneta pārlūkā stāvēja atvērta Hobby Yarns mājaslapa, un es vienu dienu tur ieeju atkal iekšā un skatos, tur ir atlaides līdz pat 50%. Un tā kā šai te dzijai, kuru es gribēju iegādāties, bija tieši 50% atlaide, tad es nenocietos un izmantoju šo te izdevību un to nopirku. Šī ir Hobby Yarns dzija Universe. Tajā nav vilnas. Tur ir 98% akrils un 2% poliesters, bet skatoties YouTube'ā Sikspārnes stāstus, biju noskatījusies, ka tā ir ļoti skaista dzija. Un man jau kādu laiku patiesībā gribējās nopirkt, kā teikt, tādu efektu dziju vai kaut ko interesantāku, jo es tāda vienkārši esmu. Man patīk kaut kādi krikumi, man patīk kaut kādas interesantas lietas, bet es saprotu, ka nevienmēr tas izskatās gaumīgi un skaisti, un tāpēc, protams, es adu vienkrāsainus adījumus, un tas tagad ir arī modē, bet, man gribējās nopirkt kaut ko tādu, kas ir interesants. Man šķiet, ka es jau augustā, tad, kad biju pēdējo reizi Rīgā, domāju, ieiešu Stabu ielas veikalā Elīze un atradīšu kaut kādu efektu dziju, varbūt ar kaut kādiem bumbulīšiem vai kaut ko tādu krāsainu, kas man patiktu, varētu uzadīt meitai kaut ko, bet es neko neatradu. Reāli, ja mēs skatāmies to dziju piedāvājumu, tad man šķiet, ka pa lielam tagad tā ir, kad vairāk ir vairāk vilnas dzijas pieejamas un vienkrāsainas pa lielam. Bet es saprotu, kāpēc arī tā tas ir, un man patīk tās dzijas arī, bet man gribējās vienkārši kaut ko pamainīt. Tāpēc šāda te dzija tika iegādāta. Pirms dzīvu es iegādājos, es prasīju meitai arī, kura viņai patīk, un, protams, ka viņa izvēlējās varavīksnes krāsas, tādu ļoti raibu. Un nav garants, ka viņa vilks to manu izstrādājumu, jo pēdējā laikā mums ir tā, kad es viņai saku, es tev tagad uzšūšu kaut ko tur, nezinu, bikses vai kleitu, un viņa tāda priecīga, ka jā, viņai viss tur patīk un viss ir forši, un tad, kad es uzšūju, tad viņa vienkārši nevelk. Es pieļauju, ka tas var gadīties arī ar šo te pasākumu, bet nekas, es būšu apmierinājusi savu vēlmi pēc kaut kādas efektzijas un pēc kaut kā tāda interesantāka. Bet, tātad šo te dziju es nopirku pa 6 eiro 100 gramus. Parasti viņa maksā 12 eiro, tā kā es nopirku 200 gramīgus kamoliņus par viena kamola cenu. Diena izdevusies. Un otra dzija, ko es nopirku no Hobby, arī ir ar tādiem krikumiņiem. Saucās Tweed Delight. Tātad tvīts un iekšā krāsaini visādi krikumiņi. Pirms pirkšanas ar meitu neapspriedos, es vienkārši to nopirku.
Un šai te dzijai sastāvā ir 85% vilna, 10% akrils un 5% viskoze. 50 gramos 100 metri. Tad, kad es uz šo dziju skatos, tad es redzu, ka pavadiens nav tāds pilnīgi līdzens. Vietām tas ir šaurāks un vietām tas ir platāks. Jāāda šī tā dzija ir ar 5. izmēra adatām. Bet, šitas atkal ir tas variants, ja, kad man gribējās nopirkt kaut ko tādu interesantāku un uzadīt kaut ko no tādas kā efektdzijas. Tā, nepateicu par to Universe. Universe dzija ir jāāda, ieteicamais adatu izmērs ir 3 mm un 100 gramos ir 462 metri. Un vispār starp citu es redzēju, kad ir arī šāda tā dzija, bet priekš zeķēm. Un tur bija tas sastāvs tā kā zeķu dzijai 75% vilna un 25% sintētika. Es neatceros metrāžu, bet katrā gadījumā man tas arī ļoti aizķēra. Un es domāju, ka es kādreiz nopirkšu šādu te zeķu dziju. Tā kā, jā. Linku uz šo te veikaliņu atstāšu apraksta kastītē. Katrā gadījumā jūtu to, ka mani krājumi atkal ir paplašinājušies, un nav tā, ka es par to esmu ļoti lielā sajūsmā, jo man tomēr patīk, ka dzija ir mazāk nekā vairāk, bet, ir tā, kā ir. Uz nākamo gadu man ir paredzēts uzadīt Beatrix kardiganu, par ko es runāju iepriekšējā vlogā. Priekš tā man ir nopirkta dzija, tad man stāv dzija, ko es paņēmu no mammas krājumiem un arī kaut ko no vecmāmiņas vēl. Un tagad man tad ir nopirkti vēl tā kā priekš 2 projektiem dzija. Jā. Un tas jau nav viss, ko es tā kā gribētu uzadīt. Man vēl ir jāpabeidz Margaritas džemperis. Un vēl... Man ir tāda traka doma uzadīt kaut ko krāsainu no Žanetes aprakstiem. Man ir nedaudz tā kā bail, jo es neesmu adījusi krāsainu apģērbu, bet es gribu pamēģināt un iemācīties adīt. Un, jā, protams, ka mani ļoti uzrunā pagānu džemperis. Varbūt vienkārši ir jāpērk aprakstdzija un jāmēģina adīt. Es nezinu, kā jūs uz to skatāties, tās, kuras ir adījušas šo te džemperi vai vispār ada šajā tehnikā ar vairākām krāsām. Tas būtu baigi traki, ja mans pirmais džemperis būtu kāds no Žanetes džemperiem. Jo, nav tā, ka tieši pagānu es gribētu pirkt, jo viņai ir arī vēl citi džemperi ar Latviju rakstiem. Man patīk arī Zalktis. Ir skaists un arī citi. Es tā kā viņas tajā Ravelry lapā skatījos un, jā, gribētos pamēģināt tiešām. Viss gads vēl priekšā. Es domāju, ka man būs pietiekami daudz laika, lai izadītu šos te nopirktos krājumus. Un pašlaik tā kā es laikam iepauzēšu, vismaz centīšos iepauzēt un nepirkšu vairāk dziju. Vienīgais, kam man būs jānopērk noteikti dzija, tas ir šim te Beatrix kardigan, jo klāt jāpieliek vēl mohēra ir. Un šī mohēra man vēl nav nopirkta. Bet gan jau. Lūk tā kā tas ir par maniem plāniem, par maniem iesāktajiem darbiņiem. Un laikam, kad šeit arī likšu daudz punkti. Lai jums viss izdodas un cerams, ka nebūs pārāk atkal liela pauze un klusuma brīdis no manis. Un tad jau tiksimies citos vlogos. Atā!